Mani sauc Adis Liepiņš, vadu vācu kompānijas PM International AG pārstāvniecību Latvijā jau gadus 3. Kompānija vairāk pazīstama ar produktiem, kurus saucās Fitline. Kaut gan īstenībā Fitline Latvijā jau ir vairāk kā 15 gadus, un pateicoties Latvijas Olimpiskajai komitejai, arī šie produkti no Vācijas nokļuva Latvijā, un pirmie lietotāji sportisti, protams. Pats arī šos produktus lieto jau stipri ilgi, bet laikam ne par to ir stāsts šodien. Stāsts ir par stratēģijām un kā tad kompānija īsti dzīvo, kādu veidu stratēģiju ir izvēlējusies un kāpēc. Praktiski varētu teikt tā, ka tas gan droši vien attiecās uz jebkuru kompāniju. Stratēģiju nosaka galvenokārt jau klienti. Tā mērķa grupa, tā mērķa auditorija, uz kuru tad ir tas fokus. Un droši vien arī kaut kādas reģionālās īpatnības. Un Fitline galīgi nav izņēmums. Un ja runāt par Fitline, tad varētu teikt, ka ir divas tādas strateģiskie virzieni, kas ir būtiski, kas var teikt, kompānijas strateģiskie pilāri. Viens no šiem pilāriem ir saistīts ar pašu produktu, un otrs ir saistīts ar marketingu un izplatīšanas veidu. Lūk, par produktu. Par produktu ir tā, ka praktiski 20 gadus atpakaļ cilvēki vēl par tādām lietām kā uzturbagātinātājiem brīnījās, nesaprata un zaļš dzīvesveids likās vispār kaut kāds pilnīgi nevajadzīgs kosmos. Mūsdienās, protams, ir savādāk. Ir ne tikai pilns sieviešu žurnāli, ir pilns internets, un jau pat vīriešu žurnāli ir pilni ar visādām zaļām idejām un novirzieniem par veselīgu dzīvesveidu. Bet mazliet konkrētāk par tām mērķu grupām. Tad praktiski mēs šeit varam izdalīt teiksim tā, četras tādas tēzes, uz kurām tad balstās pārējā izpratne. Un pirmā tēze ir tāda, ka uzturs ir jābagātina. Protams, rodās jautājums, kas tad tur būtu tajā uzturā, ko bagātināt? Tur taču viss ir. Bet, diemžēl pētījumi rāda, ka tie veidi, kā mūsdienās modernā lauksaimniecība strādā, cenšoties par zemākām cenām apmierināt ar vien lielāku ēdāju skaitu, noved pie tā, ka uzturs nav īpaši pilnvērtīgs, nav īpaši kvalitīvs, īpaši vitamīnu un minerālu vielu ziņā. Kā rezultātā, gribi vai negribi, jāsāk meklēt kaut kādas papildus bioloģiski aktīvākas uzturvielas, kas uzturu bagātina. Citiem vārdiem sakot, ir slikts uzturs ir tendence, un cilvēki, kas arvien vairāk to apzinās, arī ir tendence. Tātad, viens no fokusiem fokus uz veselīgu dzīvesveidu piekritējiem. Otra tēze ir, ka slimot nav normāli. Slimošana ir nolaidība. Diemžēl slimošana kā tāda ir cilvēka darbības kaut kādas, teiksim tā, nepareizas darbības sekas. Un tad ir tikai svarīgi izanalizēt un saprast, kas tad ir šīs nepareizās darbības. Tālu nav jāmeklē, tas ir tas pats, kas saistīts ar nepietiekamām fiziskām aktivitātēm, ar to pašu nepilnvērtīgo uzturu. Protams, ar ikdienas stresu, steigu, krīzi un visas tās lietas, kas ar to ir saistīts. Gribētos jau, protams, lai par šīm lietām rūpējas kāda iestāde ministrija, kas tā arī saucās, veselības ministrija, bet izcenas ir izveidojusies situācija, ka mēs ar vārdu veselība vairāk saprotam stāvokli pēc slimības. Līdz ar to arī ministrija vairāk nodarbojās ar ārstniecības organizēšanu nekā ar slimības nepieļaušanu. Ar visām tām izējošajām sekām, ar farmācijas
gigantiem aizmugurē ar zāļu tirzniecību, ar kompensējumiem medikamentiem, kas īstenībā nonāk pretrunā viens ar otru. Kāds šeit ir strateģiskais uzstādījums? Uzstādījums, protams, ir mainīt šo paradigmu, kas ir ārkārtīgi sarežģīti. Un, acīm redzot, vienīgais veids ir iesaistīt ar vien plašākas sabiedrības masas kaut kādās kustībās. Kā viena tāda varu pareklamēt, ir jau šogad 4. gadu notiks 1. maijā Mežaparkā veselīga dzīvesveida diena. Katru gadu dalībnieku skaits vai apmeklētāju skaits ir dubultojies. Pagājušajā gadā apmēram atnāca 50 000, ja šogad atnāks 100 000, tad to jau var saukt par tendenci. Tas ir nopietni. Nākamā lieta, trešā lieta, es teiktu, ir sports. Skatījāmies Olimpiskās spēles, viss saka, kaut kādas tur tūkstošdaļas, citiem vārdiem sakot, uzvarēt, sasniegt to augstāko rezultātu kļūst arvien grūtāk. Līdz ar to, protams, kad arī šajā novirzienā, kas saucas sports, tiek meklēta ar vienu papildus tās sīkās niansītes, kā tad pārspēt to partneri. Un atkal atgriežamies, protams, kad arī viena no šīm sastāvdaļām ir pareizs uzturs. Ne tikai kaut kādas vielas, kuras tiek uz dopinga nedrošības robežas ievadītas, lai tikai tajā konkrētajā brīdī sasniegt rezultātu, bet būtiski jau ir šo rezultātu sasniegt un atkārtot. Respektīvi, tas fokus sāk pavērsties vairāk uz atkārtojamību, uz spēju reģenerēties, atjaunoties. Un tur, protams, ir vajadzīgi tādi uzturlīdzekļi, kas nodrošina ķermenim labu vielmaiņu. Jo īstenībā jau tā labā vielmaiņa ir tā, kas mums ļauj ātri atgūt iepriekšējo formu. Ko var redzēt jauniešiem un ko nevar redzēt vecākiem cilvēkiem. Ir pat tāds joks par šo tēmu, kad krokodila kuņģis spēj sagramot naglas, tad studentu kuņģis spēj sagramot krokodila kuņģi. Parasti ar to vielmaiņu jaunībā viss ir kārtībā. Protams, tie sportisti, kas ir jaunie sportisti, viņiem ar to nepietiek. Viņi jau agrā stadijā sāk kaut ko skatīties, lai vēl labāk varētu kaut ko sagramot. Un tā. Tāds ceturtais interesanta lieta ir kaut kādā dzīves posmā cilvēki apjauš, ka viņi nav nemirstīgi, ka viņi noveco. Un kaut kā pirmās šo te lietu pamana sievietes. Un tad nonāk pie secinājuma, ka laikam ar tiem kosmētiskajiem līdzekļiem, kas vienmēr ir palīdzējis no rīta izskatīties daļi, vienalga, kāda ir bijis iepriekšējā nakts, vairs nepalīdz. Varbūt ir bijuši jau dzemdības, jau kāds bērniņš ir bijis. Sākās pārdomas par to, ka acīm redzot ir jāmeklē kaut kas vairāk. Tikko cilvēks ieslēdz smadzenes un sāk meklēt kaut ko vairāk, viņš atkal nonāk turpatās. Uzturam ir jākļūst labākam. Gan ikdienas uzturam, iespēja robežās, jo veikalā var nopirkt to, ko var nopirkt. Plus ir jāskatās kaut kādas dabīgas izcelsmes uzturvielas, uzturbagātinātāji, kuras vajadzētu lietot papildus. Tātad runājot par produktu, mums te izveidojās tādas 4 fokus grupas, un kā jebkurai kompānijai vajadzētu no starp tām 4 atrast galveno grupu, uz ko tad fokusēties, un pārējās nāk papildus. Un te, protams, jāsaka, ka jebkurā marketinga grāmatā var atrast, ka veselība ir pats sarežģītākais, nodarbošanās veids, ko vispār darīt biznesā, jo, kā es teicu, kamēr cilvēks nav saslims, tur tā veselība pārāk bieži galvā nenāk. Bet te es tad mazliet pārslēgšos uz to izplatīšanu un marketingu, un tad saslēgšu tās lietas kopā, un tad to strateģisko bildu varēs saprast. Izplatīšana un marketings. Atkal jau, kā saka, citāts no marketinga grāmatas, ka vislabākais marketinga veids ir marketings no mutes mutē.
cilvēki viens otram kaut ko pastāst. Kas jau vairāk ir saprotami mūsdienās, ir sociālie tīkli, cilvēki kaut ko nofotografē, nofilmē, ja tas ir iznācis labs, tad bez nekāda pamudinājuma tas tiek nošērots, padots tālāk un viss ir kārtībā. Kaut kādos īsos pārskrējienos šo te pašu padošanas tālāk ideju, protams, izmanto praktiski visas kompānijas, pie reizes kaut ko pastimulējot. Saka, padot tālāk, tad tev būs bombonga. Un cik, un ja tā bombonga izskatās garšīgi, nu, tad padot tālāk. Fitlines un principā tīkla marketinga kompānijas šo te ideju ir ieviesušas, var teikt, pārcēluši no marketinga uz kompānijas stratēģiju. Šī te bombonga par padošanu tālāk ir ikdiena, tā nav akcija. Līdz ar to tas jau izveidojās kā atsevišķs nodarbošanās veids. Protams, šeit lietā ir savu plusu, savu mīnus un jābūt uzmanīgam, bet kamēr vien iet runa par to, ka kompānijas klienti tiek aicināti padot tālāk, tas nozīmē klienti, kuriem pašiem tas produkts patīk, tikmēr īstenībā viss ir kārtībā. Jā, problēmas reizēm rodās tad, ja kāds mēģina vienkārši padot tālāk, pats nesaprotams, ko viņš padot tālāk. Bet šādu veidu farus praktiski var izveidot pilnīgi jebkurā nozarē. Lūk, kas tad ir tie tālāk padevēji? Ja mēs paskatāmies atkal to spektru, puiši, meitenes, jaunāk, vecāk, tad īstenībā redzam, ka tā aktīvākā cilvēces daļa ir tie jaunie puiši, kas labprāt pulcējās baros, labprāt rāda, kas viens otram ir vairāk tendēti uz rezultātu. Ir svarīgi būt pirmajam, lai varētu izvēlēties smukāko meiteni un tam līdzīgi. Līdz ar to ir skaidri izveidojās tā mērķa grupa, uz kur būtu jāfokusējās, kas būtu tas dzinējspēks, kas būtu tie, kas aiznes tālāk to ziņu. Un saliekot kopā tagad šo te domu par dzinējspēku marketingā un produktos, kā jau es teicu, viens no produkta fokusiem ir arī šie jaunie sportiskie cilvēki. Līdz ar to kompānijas stratēģija ir ļoti vienkārša. Jauni puiši tendēt uz sportiskām aktivitātēm, mērķtiecīgi, parasti vēl neprecējušies, jo kamēr mērķis nav sasniegts, tā teikt, tiek aicināti lietot produktus, kas viņiem palīdz šos mērķus sasniegt. Tā skaitā izmēģināt savas aktivitātes, teiksim, savus spēkus uzņēmējdarbībā, pārbaudīt, vai viņi ir pietiekami uzņēmīgi, vai viņi spēj kaut ko izdarīt paši, vai viņi spēj strādāt uz komisijas bāzes, nevis uz algas bāzes un tam līdzīgi. Kas ir skaisti tīkla marketingā, kad praktiski tā, ja mēs skatāmies, kur tur ir tā uzņēmējdarbības komponenta, kad nav jāuzņemās uzreiz viss pilns risks. Tev nav jārada, nezinu, kurienes jāizperē garažiņā unikālais produkts, tev nav jāatrod investors, kas viņu attīsta, tev nav jāieķīlā kā Ričardam Brensonam tantes māja un tam līdzīgi. Tev praktiski nonāk gatavs, certificēts, pārbaudīts produkts, un tavs uzdevums ir vairāk pārbaudīt savu spējas pārdošanā. Ja cilvēks spēj pārdot, tad ļoti iespējams, ka ātrāk vai vēlāk viņš varēs pārslēgties varbūt uz kādu savu ideju, kur arī sākumā ir kādam jāpārdod. Un tad jau likt klāt visas pārējās lietas, kas saucās ražošu pats, ko tad es pirkšu no tiem citiem. Un ja mēs, paskatāmies Latvijas vēsturi un tos pašus 20 gadus atpakaļ, tad pārsvarā jau pie mums uzņēmēji ir sākušies ar tirzniecību, ar importu. Tie, kas kaut ko sāk vest iekšā, konstatē, ka tas tirgu ir vajadzīgs, un tad jau, kad tas tirgus jau ir, tad sāk domāt, kā samazināt izmaksas. Respektīvi,
ja man ir jāpērk par dārgu cenu kaut kur un vēl tas jāatved, tad iespējams ir izdevīgāk to ražot šeit, jo tirgus jau ir. Ja runājam par stratēģijām, tā īstenībā ir viena no daudz jauno uzņēmēju tādām nesapratnēm, ka mēģinā nevis nākt ar domu, kā es varētu kaut ko nosegt tirgu, kur ir kāds caurums, kur ir kāda vajadzība, kas vēl nav nosegta, bet nāk ar savu kaut kādu nekādu unikālo ideju un no sākuma mēģina uzbūvēt. Respektīvi, tas fokus uz produktu ir pārāk liels. Jebkuram jaunam uzņēmumam, sākot savu darbību, pirmā stratēģija būtu atrast tirgu. Būs tirgus, varēs domāt arī par ražošanu un visām pārējām lietām.